Darbie draugi, atrodamies Ogrē, netālu no Ogres ziliem kalniem. Neteikšu sīkāku lokāciju, bet principā mēs atrodamies vienā no nakts krustaceļa kontrolpunktiem, stacijām. Šajā stacijā jūs sastapsiet Jēkabu katedrāles priesteri Renāru un arī cilvēkus, kas būs kopā ar viņu. Gribu jūs ielūgt uz jau 4. nakts ekstremālo krustaceļu, kas šogad notiks Ogrē no 27. līdz 28. martam, tātad pēc pusotras nedēļas. Tā ir piekdienas vakars, nakts uz sestdienu pirms Pupola svētdienas. Pirmais šāds krustaceļš notika Siguldā, tad bija Baldone, pagājušajā gadā Salaspilī un šogad tā ir Ogre. Ogres pilsēta, Ogres draudzes, arī apkārtējās draudzes ir ļoti sagatavojušās šim krustaceļam un gaida ikvienu no jums. Distances garums 25 km, varētu teikt no Dubkalna līdz Ķentes kalnam. Krustaceļa maršruts ietvers gan Pārogri, Ogri, Jaunogri, 14 apceres, katrā gan apcerē būs klātesoši cilvēki, kas dos gan garīgu impulsu, gan arī fizisku vingrinājumu. Ir nepieciešams izveidot komandu no 2 līdz 5 cilvēkiem. Komandā jābūt obligāti pieaugušiem un nepilngadīgie var skriet tikai kopā ar vecākiem vai arī ar pilnvarotām personām, tā tiem, kas par viņiem ir atbildīgi. Un jāsaka to, ka šis ceļš sāksies piekdien, 27. martā 20. starts būs pie Ogres Svētā Mēnēda Romas katoļu baznīcas un arī finišs būs tur. Tas nav tikai sportisks pasākums, protams, būs kartes, ir šis rogairinga princips, būs šie kontrolpunkti, viņi būs jāatrod, bet pats svarīgākais izdzīvot līdz pat 5 no rīta, izdzīvot šīs stacijas, un, protams, 3 labākās komandas saņems arī balvas, naudas balvas, arī kādas citas dāvaniņas no draudzes, bet galvenokārt, ka tā ir iespēja ļoti dziļi izdzīvot šo Kristus ciešanu ceļu, jo būs šie punkti, kuros notiks arī aizlūgšanas, būs dažādi garīgi vingrinājumi, pārdomas, un kā jau to zina iepriekšējo gadu skrējēji, ka tas patiešām piedzīvojums. Un es gribu iedrošināt arī tos, kas varbūt baidās, ka tas ir ļoti garš, 25 km, grūti, bet būs arī izgatavots tāds maziņš krustaceļa maršrutiņš ar dažām stacijām, kur būs iespēja aiziet līdz aizlūgšanām vai kā citādāk. Piedalās arī Caritas Latvija ar savu staciju, kurā būs saņemt arī zupu, būs arī tējas punkti, dzirdināšanas punkti. Tā kā mēs esam parūpējušies par to, lai katrs dalībnieks varētu būt, varētu iziet šo krustaceļu. Un ja krustaceļu vidū, piemēram, cilvēks jūt, ka viņš nevar, tad mums ir nodrošināts transports, mēs viņu atgādājam atpakaļ. Visu nakti Ogres baznīca būs atvērta no 27. līdz 28. martam. Var nākt arī lūgties klusumā, pagodināt kungu, ja kādam ir nepieciešams pēc tam palikt. Ogres baznīcā iespējams arī palikt. Mums ir arī 2. stāvā plašas telpas, kur var paņemt guļamais un palikt pa nakti. Tā kā iedrošinu ikvienu, viena no stacijām būs šeit. Neteikšu sīkāk kur, bet jebkurā gadījumā mēs gribu iedrošināt tos, kas nekad nav to darījuši. Pamēģiniet un jūs redzēsiet šo žēlastību, šīs 14 stacijas, 25 km, Ogre, ļoti skaista pilsēta, kalnaina, ar brīnišķīgiem dabas skatiem. Protams, naktī to ir grūti redzēt, bet izbaudīsiet arī naksnīgu Ogri, un arī draudzes ir sagatavojušās, un mēs esam gatavi dot šo žēlastību Ogrei pilsētai un arī ikvienam no jums. Tā kā lai mums svētīgs šis laiks. Būs vēl turpmāk arī video, būs arī video, kur es pats skrienu, jo es vēl tagad apbraukāju punktus, arī mēģināšu pats izskriet šo ceļu, lai pats sajustu un tādā veidā labi sagatavos. Uz tikšanos 27. martā Ogrē nakts krustaceļā.